Ko darīt saimniekam, ja suns no mājas plašās teritorijas regulāri dodas brīvsolī? Vai ir kāds risinājums, kas nomierina saimnieka prātu un nesagādā nepatīkamu pieredzi sunim? Vidusāzijas aitu suni kā labu sargu Arnim ieteica meita Linda. Arnis uzskata, ka ar Argo viņam ļoti paveicies. Sargs gan suns patiešām ir ļoti labs, pat pārāk labs. Viņa vienīgais mīnus ir tāds, viņam ir teritorija tā, cik tālu viņš redz. Viņš aiz līdz tam galam, viņš tālāk vēl redz, viņš čakaliet, ja. Arnis teritorijā ievilka elektrisko ganu, bet to Argo veikli iemācījās pārvarēt. Tas saimnieku dara bažīgu. Kā problēmas risinājumu Arnis redz gaisa trosi. Ideāls risinājums būtu tā trose, jā, jo maksimāli garāk, jo labāk, es domāju, jo tad viņš nejūtās kā pie ķēdes. Argo varēs sargāt māju, bet nevienu neapdraudēs un arī jutīsies gandrīz brīvs. Arnim šodien palīgā dodas kinologs Ivo Svenne, kurš arī uzskata, ka gaisa trose ir labs risinājums, ja suns teritorijā jāatstāj viens, piemēram, uz dažām stundām. Bet nedod Dievs parādīsies kāds svešs teritorijā. Es nezinu, kā viņš to dzird, bet viņš uzreiz momentāli projām tajā virzienā. Ja vēl atceras, ka sava teritorija Argo stiepjas tik tālu, cik viņš redz, tad kāds neuzmanīgs kaimiņš vai turists viegli var nokļūt dramatiskā situācijā. Arī paklausībā Argo nav teicamnieks. Kā suga viņš ļoti īpatnējs. Ja salīdzina ar Rottweileri, jā, tad viņš vairāk ir tās, pasaules viņš klāt, jā. Šķitais pats izdomās, ko vajag, ko nevajag. Ja? Vispirms jāatrod vieta, kur suns uzturēsies. Punkti A un B. Pēc tam mēs varam ar kaut kādu lauznīti atvilkt, pievilkt un aizbāzt šeit te kaut ko. Jā, tad viņš būtu vēl. Jā, tad viņš nostiepsies. Starp māju vai koku stingri novelk trosi, uz kuras piestiprina īpašu slīdošo karabīni. Pie karabīnes tiks fiksēta suņa pavada. Svarīgi ir trosi stingri novilkt, lai tā būtu nostiepta un karabīne nekur neķertos. Ja ne koku, ne ēku, pie kā piestiprināt trosi nav, tad vienkārši var ierakt stabu. Svarīgi, lai suņa pavada skrienot nekur nevarētu ieķerties. Ja pastāv risks, ka pavada varētu aizķerties aiz staba, tad piekļuvi tam ierobežo, uzliekot uz troses slīdošai karabīnei barjeru, tā saucamo stoperi. Argo nečirp. Nec, Argo. Ļoti svarīgi ir suni pie gaisa troses pieradināt. Visam jānotiek mierīgi un pakāpeniski. Sākumā gaisa troses teritoriju noteikti vajag kopīgi izstaigāt. Pavadu pievieno gaisa trosei un suns ar saimnieku kopīgi veic pastaigu. No sākuma mēs pastaigājam. Ejam, Argocītī. Argo, nāc. Viņam. Lai viņš saprot, kas šeit notiek ar to ķēdi. Sākumā saimniekam jāpaliek suņa redzeslaukā. Iesākumā tu atstāji viņu, piemēram, uz 5 minūtēm vai 10 minūtēm. Atstāji, saki, Argo, paliec, tā, lai viņš nepaliek raustoties. Un aizēja, piemēram, kaut kur apkārt malkas čupai, ja? Pēc tam pienākot, labi paliec suns, še, ņamīti. Aizēja atkal tālāk. Un atgriežoties pāris reizes, šitā te iedod viņam ņamīt to laiciņu, bišķiņu paaudzē. Pēc tam čiks atkabināja, pirmai reizē pietiek. Pēc kaut kādu laiciņu atkal, mazliet ilgāk. Suni nedrīkst atstāt pie troses uzbudinātu. Viņš ir jānomierina. Galvenais, lai, kad mēs atstājam pie ķēdes suni, lai viņš nepaliek uzbudināts, lai viņš nepaliek pieprasot mūsu atpakaļ un tā, lai viņš paliek mierīgi. Ejam. Labi. Ejam. Ierobežojumu, cik ilgi jau pieradis suns var atrasties pie gaisa troses, gandrīz nav. Tās var būt vairākas stundas. Viņš var arī būt, kamēr cilvēks ir darbā, piemēram, 8 stundas tur. Varētu būt arī 12 stundas, ja nepieciešamība to prasa, bet viņš tur tiek atstāts tad, kad viņš ir izstaigāts, un pēc tam arī noteikti ar viņu tiek padarboties. Kinologs izskaidro arī Argo vēlmi apgūt lielu teritoriju.
Un vidusāzietis no šķirnes veidošanas laikiem viņa darbs bija būt kopā ar ganāmpulku, ar saimi un kalnos, stepēs un tā tālāk. Ja? Un tur ir milzīgas plašas teritorijas, ko tie suņi pārauga un sargā. Situācija, ka Argo savu saimnieku reizēm neklausa, ir maināma. Eksperts ir pamanījis, ka komandas sunim Arnis dod nepārslēdzot suņa uzmanību, un tas nav īsti pareizi. Suns skatās uz turieni, tu viņām nē, un uz sevīm. Miers, labs suns. Tā, lai tu pārslēdz no tā objekta viņu uz sevīm tanī brīdī, kad tu saki pārtrauc. Tas ir ļoti svarīgi visās situācijās. Suņa deguns vienmēr parāda potenciālo darbības un vēlēšanās virzienu. Ja mēs no paša sākuma vai arī tad, kad mēs saprotam, ka mums vajag kaut kā savādāk, mēs sunim parādām, kā darīt, tad viņš ar laiku to pieņem un sāk darīt tā, kā mums to vajag. Sēdi. Labs suns, malec. Un pēc tam vienmēr ja tu mazliet sāc viņu vadīt un dari to kaut vai viegli ar spēku, pēc tam vienmēr labs, tā izlīdzina. Jāatceras, ka gaisa troses izgatavošana neatceļ prasību saimniekam darboties ar suni arī laikā, kad tas neatrodas piesiets. Un atceramies, troses teritorijā arī jāuzliek suņa būda, no kuras mīlulis varēs labi redzēt savu saimnieku.